Tā, labdien! Mani sauc Irena. Esmu pediatrs neontologs. Es pabeidzu Rīgas Stradiņu universitāti, kuras apguvu pediatriju. Tad es pabeidzu LU, kuras pabeidzu pediatriju, un tad es mācījos Stradiņu universitāti, kur pabeidzu neontoloģijas papildu specialitāti. Es jau 5 gadus strādāju Rīgas Zemnīmu namā kā neontologs, un arī 2 pēdējos gadus strādāju arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, tieši follow-up programmā, kur novēro priekšlaikus dzimušos bērniņu augšanu. Man ļoti gribētos, uztaisīsim kaut kā tā kā mazu viktorīnu, kad jūs, piemēram, pacelsiet rokas, kas ir vecmātes. Jā, tie, kas ir ārsti. Jā, kāda specialitātes ārsti jūs esat? Jā. Paldies. Ir kaut kāda māsas? Māsa palīgi, jā. Tad, kad es taisīju prezentāciju, es īsti nezināju, cik dziļi tā tēma ir jāstāsta. Tāpēc, ja jums rodās kaut kādi jautājumi, tad jūs droši jautājat. Vai jums liekas, ka tas ir kosmos, tad mēs izlaidīsim to tālāk. Tad, vai jums kādam ir saskarsme bijusi ar priekšlaikus dzimušiem bērniņiem, jebkura vecuma? Vai jau ceļ roku, jā, zinu, kā Anita arī. Jā, ģimenes doktori droši vien saņem tās mūsu paciņas, ko mēs izrakstam no nodaļas. Ja? Kā jums liekas, tie ir tādi bērniņi klasiskie, vai ir kaut kas tāds citādāks? Citādāks, jā. Nu, tad varbūt sāksim ar definīciju. Cik vispār nedēļas ilgs mums normāla grūtniecība? 4. Jā. Un 38 līdz 42. Jā, perfekti. 37 līdz 42. Jā. Un tad, kurš tad skaitās mums priekšlaikus dzimušais bērniņš? No 22. Jā, un līdz tai 37. Jā. Nu, tā. Nu, tad priekšlaicīgas dzemdības, tas ir dzemdības, kuras ir notikušas līdz 37. nedēļai. Pēc PVO datiem tad 2020. gadā priekšlaicīgi piedzima 13,5 miljonu bērniņu. Un tas vidēji ir 1 uz 10 bērniņiem. Tālāk kaut kādas statistikas es neatradu, bet ko rāda, ka tas vidēji tā proporcija saglabājās. Neskatoties uz dzimstību, tas ir 1 no 10 bērniņiem piedzimst priekšlaicīgi. Tas ir vienā valstī tie ir 4%, citās valstīs līdz 16%. Lideri pa priekšlaikus dzimušiem ir ASV, Ķīna un Indija, droši vien tāpēc, ka tur ir lielāka populācija un daudz vairāk dzimst bērniņu. Un Latvijā, ja mēs salīdzinām 10. gadu un 12. gadu, tie ir vidēji 5,5 līdz 6%. Tā kā uz kopējā tā fona liekas, ka ir kaut kāds arī. Tad liekas, ka mums ir diezgan labi tie skaitļi. Kā jums liekas, tās 22, 24 līdz 37. nedēļai, tas ir viens liels maiss, priekšlaikus dzimis un viss, vai mēs varam kaut kā sadalīt? Jā. Ir kaut kādas idejas, kā mēs to varam darīt? Ekstrēmi priekšlaicīgi dzimuši, kas ir pirms jārnu, kas ir 24, manuprāt, 22 līdz kaut kādam jābija. Nu jā, tad ļoti labi. Tad mums ir vairākas grupiņas. Ja? Tad pirmā no tām kategorijām, tad tas ir tieši, kad mēs viņus dalām pa nedēļām. Tad tie ir ekstrēmi priekšlaikus dzimuši, kā jau kolēģi teica, tie ir 24, 27 nedēļas, 22 ir iekaviņās, jo mūsu valstī tomēr tas likums, ka bērniņš skaitās no 24. nedēļas 500 gramiņi, bet ir valstīs, kuras viņas arī jau izaudzina arī no 22 nedēļām. Ja?
Šobrīd mēs dzemdību namā ļoti skatāmies pēc bērniņas, teiksim tā, vēlmes dzīvot, ja. Mums bija arī forši cilvēciņi, kas piedzima 23. nedēļā, un viņi centās dzīvot, un tad līdz ar to mēs viņiem palīdzējām to darīt. Tad pēc tam ir ļoti priekšlaikus dzimušie, tie ir no 28. līdz 31. Vidēji tas ir 32., 33. un tie vēlīnie 34., 36. Gribējās jums parādīt kaut kādu statistiku, lai apmēram saprastu, ko un kā, bet mūsu valstī vienīgie SPKC izdala viņus pa svariem. Tad noteikti mēs zinām, varam saprast, ka tie, kuri piedzima 500 gramīgi, tad tie ir priekšlaikus dzimušie. Bet, piemēram, tur, kur ir 2 un 2,5, tur īsti nevar pateikt, vai tas ir priekšlaikus dzimis, vai tas ir laikā dzimis, kur ir maz gestācijas laikam, jo ir bērniņa, kur ir 37. nedēļā, bet viņš ir 700 kg un viņš būs kaut kur pa vidu tai tabulē. Bet kā mēs redzam, tie cipariņi saglabājās tādi nopietni, kur mums jāsaprot, kā mums tālāk jārīkojas. Tad es smalkāk gribēju varbūt jums pastāstīt par katru grupiņu. Sāksim ar to, kas ir ekstrēmi, tas ir vismazākais priekšlaikus dzimis. Viņus vēl sauc mikropremija, jo bieži vien viņi ir maziņi. Tā ir vismalkāka bērniņu grupiņa. Ir forša grūtnieču aplikācija, kad manas draudzenes bija stāvoklī, tad viņa katru nedēļu sekoja, cik liels paliek viņu bērniņš, kurš izmet kaut kādu noteiktu auglīti, vai dārzenīti. Un tad es ielādēju tajā aplikāciju un atradu, ka tos bērniņus, kurš ir puskilograms līdz kilogramam, 33,6 cm garš, viņus tur tā aplikācija sadala kabacis, baklažāns vai pūkāpostiņš. Zinu, ka Baiba strādā dzemdību nodaļā, kādam varbūt bija pieredze dzemdību nodaļās un ir redzējuši tādus bērniņus. Bet es ļoti labi atceros sevi, tad, kad man bija tās pirmās dzemdības bērniņam, kurš dzima 23. nedēļā. Un liekas, vienmēr, kad es mācījos, tad tas tā varbūt tā nedaudz nepieklājīgi teikt, ne katram tas patiks, bet ka viņu salīdzinu ar cukurpaciņam. Cukurpaka ir kilograms, un tā liekas diezgan tāda svarīga, bet tas bērniņš ir vēl mazāk, un es atceros, kad viņš piedzima, tad es viņu turēju savās plaukstiņās, un man likās, bet šausmas, pilnīgi atceros, ka es viņu turu, un visa pasaule pazuda, un viņš man ietilps tajās plaukstās. Manas rokas nav gana lielas, un es to sajūtu, laikam nesīšu cauri visai savai karjerai. Un arī pēc tam, kad es strādāju ar vecākiem, kad laikam ejot, tu jau saproti, satiekot tos bērņus, ka viņiem, tas ir kilograms, viņš jau nav tik maziņš. Bet vecāks, viņš droši vien katru reizi jūtās tā kā es tajās savās pirmās priekšlaicīgās dzemdībās, ka viņš ir maziņš, trausls un visa pasaule pazūd, un tu stāvi tāds panikā, ko lai tagad darīt. Viņš piedzima priekšlaicīgi. Līdz 28. nedēļai, tas vēl ir 2. trimestra beigas, viņam vēl vispār nevajadzēja dzimt. Viņš vēl pat nedomāja, ka viņam tur bija jādzimst. Viņš tur puņķājās mammas ūdeņtiņos, spārdījās. Varbūt domāja kaut kādas foršas domas, bet viņš piedzimst. Un viņam ir plāna ādiņa, tāda tā kā viņu tā arī grāmatās apraksta, ka viņa ir kā želēveidīga. Viņa ļoti trausla, viņa var bojāties no jebkādiem pieskārieniem. Viņiem ar matiņiem, kas palīdz viņam uzturot siltumiņu, jo īsti nav tauku kārtas, kas palīdz uzturēt siltumu. Viņu actiņas bieži vien pat ir salipušas ciet vai tikai bišķiņi ir pavērtas.
viņa dzird skaņas, un tas keksītis, to jūs man atgādiniet, es pēc tam pateikšu, kāpēc uzliku to keksīti. Tie orgāni ir tādi savā attīstības procesā. Tās plaušas vēl īsti tur veidojos tikai tās alveoliņas, kur vajadzētu notikt gāžu apmaiņai. Tur vēl nav īsti surfaktants, viela, kas palīdz turēt plaušas atvērtas. Viņš vēl pat nav iedomājies, ka viņš var kaut ko zīst un rīt. Un, kad viņš piedzimst un mēs skatāmies sonogrāfiski galviņu, tad mēs redzam, ka viņa smadzenes iedomājieties pludmali. Ja? Un pludmalē ir tāda viļņveida smiltiņas, tas ir smadzenes ar krokām. Bet dažreiz, kad tie viļņi aiziet, tad ir tāda rieviņas. Bet viņa smadzenes ir pilnīgi gludas, tā kā jūs smiltiņus būtu ar roku izvilkuši cauri. Un tur tas cilvēks vēl nav gatavs tādai savai patstāvīgai dzīvē. Tad tie, kuri nav redzējuši, tad apskatīsimies tuvāk. Tad tas ir priekšlaikus dzimis bērniņš. Tas storijas no interneta vēstīja, ka tā ir 25. nedēļa, 580 gramiņi. Kā jūs redzat, viņš arī praktiski ietilpst plaukstiņās. Tad grūti saprast par to ādiņu, bet ādiņa ir tāda, kā ir šai bildītē, tad actiņas ir ciet, viņš ir jau inkubatorā apčibināts, viņš ielikts ligzdiņā, lai viņam ir maliņas, lai viņš justos tā kā dzemdītē. Viņam ir monitoriņa, kas kontrolē viņa sirdsdarbību, saturāciju, tas ir skābekļa piesācinājums organismā. Viņš pats tikai mēģina elpot, un viņam palīdz intubācijas caurulīte. Viņš pats nēd, un līdz ar to viņam palīdz ēst barošanas zondīte. Pārējās barības vielas viņš saņem caur katetriņu. Tāds viņš izskatās. Neliels atraktivitātes jautājums. Vai jūs kā mediķi pamanat varbūt kaut kādu kļūdiņu šai bildē? Bez cimdiem? Varbūt, jā. Ja tas ir medpersonāls. Jā. Ja vecāki parasti aprūpē bērniņu bez cimdiem ar nosacījumu, ka viņa labi mazgā rokas, personāls aprūpē cimdiņos, lai mazinātu intrahospitālas infekcijas iespējami. Parastajos, jā. Labi nomazgāt un... Mums mācīja, ka cimdi ir nevis, lai pasargātu pacientu, bet lai pasargātu sevi. Jā, tas ir īstenībā pie mums izmantot cimdus. Mana draudzene bija praksē Somijā, un tur viņi ļoti vienkārši ļoti labi dezinficē. Tad tas ir kaut kur ieviests. Jā, viņi neizmanto cimdiņus. Viņiem bija tur aprēķināts, ka, lai uzturētu labu kontroli, tad jāizmanto noteikti litri šķidruma pa mēnesi, un tad, ja viņi redz, ka tur kaut kas mazāk notiek, tad viņi tur veica... Jā. Un kas ar rokam pēc tam? Tāds ir mūsu darbs. Tad parunāsim, kas tad notiek tad, kad tas cilvēks piedzimst. Kā mēs jau parunājam, ka viņš vēl nav nobriedis savai patstāvīgai dzīvei, un pirmais teikums ir, ka šim bērnam jāveic reanimācijas pasākumi pēc dzimšanas. Ko jūs saprotat ar vārdu reanimācijas pasākumi? Stimulācija, nepieciešams elpināšana. Stimulācija, elpināšana. Varbūt vajag augļūdeņus vēl. Atsūkt augļūdenīšus, jā. Es, piemēram, kad es mācījos, kad dzirdēju reanimāciju, tad man likās, ka reanimēt tas ir kāds mirst un viņš pēkšņi ir jāglāb. Ja? Bet arī ļoti svarīgi saprast to lietiņu, ka
protams, tās dzemdības un situācijas ir skaidras, ir dažādas, bet kas nozīmē reanimācija pēc priekšlaicīgu dzīvi dzīvuša bērniņa, tas ir vienkārši palīdzēt viņam dzīvot, jo viņš vēl nav gatavs. Tas nav tā kā mēs izraujam viņu kaut kur no ārpuses un atdzīvinam. Mēs vienkārši sniedzam viņam to atbalstu, lai viņš dzīvotu maksimāli, kā viņš var. Līdz ar to visa tā stimulācija, elpceļu atsūkšana, uzreiz mēs uzsākam viņu elpināšanu. Tas ir nav ka viņu kā atdzīvināt, tas ir palīdzēt viņam dzīvot, jo tās plaušas, viņas nav nobriedušas, viņas pašas, viņas tāds tā kā salipis maisiņš, viņam ļoti grūti ieelpot, jo viņam nav muskulatūras, tās plaušas tādas rigidas, tur nav tas surfaktants daudz, kas tā tauku viela, kas palīdz, lai tās plaušiņas viegli slēdzās un taisās ciet, un ar visu to, ko mēs daram, mēs palīdzam viņam dzīvot. Un tad viņš piedzimst, mēs viņu ieliekam uzreiz maisiņā tādā, nenususinot. Dažreiz tie ir kaut kādi, agrāk tie bija vienkārši parastie izkastes maisiņi, tagad ir speciāli izdomāti maisiņi. Kosmētikas maisiņi, nevis izkastes. Tur rakstīts bin. Tie kosmētikas. Jā, paldies. Kosmētikas maisiņi. Jā, jā. Nu, viņš izskatās. Jā. Un tas ir domāts, lai viņa nezaudē mitrumu un lai viņa nezaudē uzreiz siltumu. Tas maksimāli viņu pasargā. Un tad, kā es teicu, šim bērniņam obligāti ir vajadzīgs elpošanas atbalsts. Bieži vien tā ir plaušu mākslīga ventilācija, ņemot vērā to dziļo nenobriedumu, ka plaušiņus nav nobriedušas, ka muskuļi nav gana spēcīgi, lai elpot. Tad bieži vien viņa saņem surfaktantu, tas ir tā taukvielu plaušiņām, kas palīdz tās atvērt un uzturēt atvērtas un veicināt gāzu apmaiņu. Viņa saņem kofeīnu, kas viela, kas stimulē elpošanu. Un tad mēs viņu ieliekam inkubatoriņā un viņa dzīvo ar lielu temperatūru, ar lielu mitrumu, kas bišķiņ atgādina tā kā siltumnīcu, kā mātes dzemdīti, un mēģinam bišķiņ līdzināt to vidi, kā viņš bija puncītī, tā kā viņš dzīvo tālāk. Tas bērniņš nav spējīgs ēst pats, līdz ar to viņš arī īsti nav spējīgs ātri sākt gremot to ēdienu. Viņam pie tā ir jāpierot, jāsaprot, kā to darīt. Līdz ar to viņam ir 100% parenterāla barošana, tā ir barošana vēniņā, kur ir olbaltumi, tauki, ogaļhidrāti, visādi vitamīni, noteikti šķidruma apjomiņi. Un ļoti, ļoti lēnītēm pakāpeniski mēs sākam viņu barot ar mammas pieniņu un ļoti, ļoti pakāpeniski kāpināt to apjomu, lai viņš saprot, ka viņš ēd, ka viņam jāgremo, ka viņam jāuzsūc tas viss. Un apmēram tā izskatās tas kosmiskais kuģis, kur mēs ieliekam to mazo cilvēciņu, un viņam ilgu laiku tur jādzīvo un jāaug un jāattīstās. Tas ir inkubatoriņš ar mitrumu, kur ir siltumu un mitrumu, kur vienmēr ir sensoriņu, kas kontrolē viņa temperatūru. Te nav ielīdis monitors, bet viņam vienmēr tiek kontrolēta saturācija, temperatūras spiediens, viņš ir tumsā, viņam ir aparātiņi, kas piegādā nepārtraukti barības vielas un, protams, plaušu mākslīgais aparātiņš, kas palīdz viņam elpot. Nav tā, kā viņa neelpo paši. Viņi cenšas, bet tā elpošana viņa, nav efektīva lai nodrošinātu tādu patstāvīgu dzīvi. Par to dzirdi gribēs tā pieminēt, ka, protams, viņi tur dzīvo, kad viņi ir intubēti, tad viņi saņem sedācijas zālītes, lai viņi justos tādu komfortu, bet viņi dzird, viņi jūt. Līdz ar to tai visai aprūpei ir jābūt ļoti tādai maigai, jāmēģina klusiņām taisīt durtiņas ciet, maigi ar viņiem apieties, jo vēderiņā jau tā taustas un dzirdes izolācija bija pavisam cita.
Un nevajag viņu pārāk daudz un kairināt, un jāizturās ļoti, ļoti maigi priekš tam trauslām būtnītēm. Nu, kā jūs domājat, kurš mums ir nākamais dārzenītis? Aplikācija saka, ka tas ir kāpostiņš un puravi. Tad nākamā nedēļa no 28. līdz 31. Tie jau tādi, kad man gribās pateikt, tādi lieli cilvēki. No šiem man vairs nav bail. Kilo 200, kilo 705, 3,842 centimetri. Bieži vien pēc dzemdībām viņi jau iekliedzās, viņi skaļi relatīvi priekš viņu balss paziņo, ka viņi ir piedzimuši. Viņi tādi ņiprāki, labāks tonus. Bet kā viņu tik un tā vēl savā attīstības procesā. Viņu orgāni ir vairāk attīstīti, labāks tas viņu noskaņojums uz dzīvošanu, bet viņam vēl tik un tā aktīvi ir jāpalīdz. Tā āda vairs nav tik trausla, viņi izskatās apaļīgāki, jo sāk parādīties zemādas tauciņi. Viņam parādās arī verniks, tas ir tā baltā smērīte, kas pārklāj un aizsargā ādiņu. Tās acis bieži vien jau ir atvērtas, vaļā, un jūs pēta un skatās. Bet pamata lieta atkal ir elpošana, gremošana un centrālā nervu sistēma. Tā elpošana tik un tā nav nobriedusi, lai viņi elpotu paši patstāvīgi. Viņiem jau sāk parādīties kaut kāds zīšanas, kaut kāds rīšanas refleks, bet, lai labi ēstu, mums droši vien visi mācījāmies, ir jābūt 3 lietām. Zīšana, rīšana un elpošana kopā, lai to visu koordinētu. Un tas attīstās daudz, daudz vēlāk. Un, ja mēs pirms tam runājām par tām gludām smadzenēm, tad te jau sāk parādīties visādas krociņas un rieviņas. Un arī attīstās foršs miega un nomoda cikls. Tad šiem mazuļiem tik un tā pēc dzimšanas vajadzīgs elpošanas atbalsts, bet ar lielāko varbūtību šie cilvēkiem vairs nevajadzēs intubāciju caurulītes ielikšanu un mākslīgu plaušu ventilāciju, bet ir liela iespēja, ka viņš iztiks ar tādu tā kā sīpapiņu. Tas ir maska uz deguntiņa vai kanilītes vai kā tā redzama maska, kura pūš gaisu, viņu nodrošina tādu patstāvīgu spiedienu plaušiņās, un tur tās plaušiņas pavērtas. Viņš elpo pats, cenšas, bet viņam jāpieliek mazāks elpošanas darbs, lai elpotu. Tik un tā lielākā daļa saņem to surfaktantu vielu, kas palīdz tās plaušiņas atvērt un uzturēt atvērtas. Priekšlaikus dzimušiem līdz 3,2 nedēļas ir tipiskas tās apnojas, aizmirsties elpot, līdz ar to viņi saņem kofeīnu, kā mēs no rīta. Jā, un gribēs arī pieminēt, ka šie visi, kas dzimst līdz 3,2 nedēļas, mēs visus liekam tajās kosmētiskajos maisiņos. Jā. Un viņi dzīvo inkubatorā arī ar mitrumu. Tā kā siltumnīca. Bišķiņa varbūt pēc nedēļām līdz 3,1, tad mēs viņiem arī uzsākta tā parenterālā barošana, bet nesen mēs nedaudz pamainījām mūsu ārstēšanas tehniku, pavērojam, ka viņi tie pēc 3,1 tādi jau izturīgāki, un viņiem dodam tikai glikozītas infūzu un vērojam, kā viņi sāk ēst, jo lielākā daļa no viņiem ļoti ātri var sakāpināt ēšanu, viņi tolerē to, gremo, uzsūc, nav nekādas sūdzības, līdz ar to jāminimizē kaut kādi medicīniskā aprūpe. Bet, ja mēs runājam atkal par to zīšanu, rīšanu, viņi neēd paši. Viņi ēd caur zondīti, kuriem noteiktu apjomu mēs piegādājam to ēdienu kuņģīti. Bet šiem cilvēkiem jau ļoti patīk zīst vai mazu knupīti, vai tādu kā čupa-čupa vatas kociņu ar mammas pieniņu, jo viņi tādā veidā attīsta savu mutīti,
savu to muskulīšus un arī mācās visas tās 3 lietiņas koordinēt. Šie cilvēki jau arī drošāk sēž kengurā kopā ar mammu. Tas ir ādas kontakts 2-3 stundiņas dienā. Tad, kad bērniņš tiek uzlikts uz kailās mammas ādiņas, un viņš tur stundiņu, 2-3 runā, viens otram stāsta kaut ko, kas ir sakrājies uz sirsniņas, jo viņam jau mazāk aparatūras, viņš daudz drošāk un stabilāks, un, kā es teicu, 200 jau nav 500. Tad man liekas, būs nākamais auglītis. Tas ir smuks ananās vai tas otrs kāposts. Tātad vidējie, moderēti priekšlaikus dzimušie 1,700 kg, 200, garumā 3,944 un tie no 32. līdz 34. nedēļai. Man liekas, ka manā praksē šitie ir tādi neparedzamie kadri, jo no tiem iepriekšējiem tu zini, ko apmēram gaidīt. Ja? Ka mazajām viņam būs ilgs augšanas, veseļošanas process, intensīvā terapijā, tad palātā ar mammu, tad viņš ilgi dzīvo slimnīcā. Tad tie tā otra grupa, viņiem arī tāds ilgstoši etaps slimnīcā, bet tomēr tā kā stabilāk. Un šie draugi pēc savas attīstības viņi tādi apaļīgāki, jo lielāka zemā tauku kārta, viņam lielāka muskuļu masa, viņiem ir jau stabilāka termoregulācija, līdz ar to, kad viņš piedzimst, viņš dzīvo inkubatoriņā, vai pat, ja viņš ir lielāks, tā 3-4 nedēļas vai vienkārši parastā siltuma gultiņā, viņam jau vairāk attīstīts zīšanas, rīšanas un elpošanas refleks, un te cilvēki dalās, ir tie, kuri, te arī tā lieta, ka tie cilvēki dalās, ir tie, kuri māk zīst, prīt un elpot, neaizmirsties un darīt to veiksmīgi, un tad viņu no dzemdību nodaļas iet mājās, bieži vien tas ir 3-3 uz beigām un 3-4 nedēļas, un ir tie, kuri vēl nemāk to darīt labi, un viņi pišķiņ mācās ēst paši no pudelītes, bet tik un tā viņiem jāsaglabājas tā zondas barošanai. Galvenais, ka atceramies, ka viņus nevajag steidzināt, viņš nav nekāds slims bērniņš, viņam vajag laiku, lai iemācītos to darīt un tā. Pēc, tā kā tās plavšiņas ir jau labākas attīstītas, elpošanas atbalsts ir vajadzīgs ne visiem, teiksim tā, pēc dzemdībām. Arī surfaktants un kofeīns, arī vadoties pēc bērniņa pašsajūtas, ir tāds, kuram vajag pilnu aprūpi, tā kā tiem pavisam mazajiem, un ir tāds, kurš iet bišķiņ novērojas intensīvo terapiju un tad iet dzīvot palātiņā ar mammu, kamēr viņš mācās ēst. Tad viņam arī ir glikozīte, un laikam tad mums palika tā pēdējā grupa. Man tāds jautājums ir rakstīts, ka sāk ēst no pudelītes, bet tā kā piedāvāt mammas krūti nav variants? Nē, šitiem vēl ne, jo viņi ir pārāk maziņi. Tu vēl nezini, kā viņš sākumā mēs vienmēr viņam piedāvājam to knupīti vai pudelīti, lai saprastu, ko viņš vispār dara, vai viņš tiek ar to galā. Un tad viņam mērķis ir iemācīties ēst, saprast, ka viņš māk ēst, ka viņš var zīst, rīt, elpot, neaizmirstās, ka viņš neaizrījās, ka viņš netaisa apnojas. Un tad, kad viņš ir sasniedzis to savu pilno apjomu enterāli, ko viņš pats var apēst, tad nākamais posms ir mācīties ēst no krūts. Ko var darīt, turēt pie krūts, atļauj veselības stāvoklis bērnam un varot pie krūts. Vienkārši ādas kontaktā un no personīgās ģimenes pieredzes 34 nedēļās piedzima, tika barots pie un 40 paņēma krūti. Jā, tā kā, tas ir tiem, kam ir ļoti svarīgi šis te, kad
Nu, maz kā, jā, jo viena daļa kapitulē ar to, ka daļa, nu, kurš tur vairs, jā, nu, viņš tur cilvēks šitā, man šitā mierīgāk, es zinu, cik izēd, jā, bet tiem, kam tomēr ir nevis tas, ka mierīgāk, bet lai ir šis kontakts, vienkārši iespēja robežās, ja veselība atļauj turpināt visu darīt pie krūts. Tas arī kādreiz. Kopumā jaunākās vadlīnijas tomēr lēnām šo tieši uz to, ka pieskiet. Nu. Bet kā jūs barosiet pie krūtas cilvēku, kurš 3. nedēļā vēl nav? Jā, vadlīnijas skatībā un schēma, bet no otras puses tūlītais slodze ir lielāka nekā krūts, un šeit droši vien ir jautājums par pilnīgi drošu variantu un schēmu, kā iet uz priekšu, kas ir nepieciešams. Tam mēs varam veltīt nākamo. Jā. To ir Karīna eksperts. Un tad ir tā pēdējā grupa, kas ir velīni priekšlaika uz dzimušiem. Te nebūs nekāda auglītis, te es tieši gribu pateikt, uzsvērt to, ka neskatoties uz to, ka pēc izmēriem viņi ir jau gandrīz kā lieli cilvēki, jo viens otrs jau piedzimst tāpat kā laikā dzimis bērns svarā ziņā. Viņa tik un tā ir priekšlaiku uz dzimuši. Viņam tik un tā ir vairāk jāvelta uzmanības, jāpieskata viņu elpošanā, viņam var būt nestabila termoregulācija, jāsaprot, viņš tur siltumu pats vai viņam jāatrodās siltumgultiņā, regulāri jāmēra tā temperatūra, viņam var būt glikozes svārstības, līdz ar to viņam pēc dzemdībām. Mēs šobrīd runam par to neonatālo periodu. Tad jāskatās bieži tā glikoze, un viņi jau biežāk ēd paši. Ja, viņam sākam to apjomu, lēnītēm kāpinām, un šobrīd mēs jau mēģinam arī 35-36 nedēļas arī piedāvāt viņam krūti un iet uz to ekskluzīvo barošanu. Bet te ir ļoti jāskatās pēc tā bērniņa un viņa potenciāla, un Karīna jums par to vairāk pastāstīs. Vienmēr ir, neskatoties uz to bērniņa aprūpi, ir jāskatās vairāk nevis uz viņa lielumu, jo ir bērniņš, kurš ir mazs gestācijas laikam, bet liels pēc nedēļām, un ir bērniņš, kurš ir liels gestācijas nedēļām, bet viņš ir mazs pēc nedēļām, kaut ko nesajūt. Un viņš varbūt liekas, ka tu esi liels, kāpēc tu neelpo pats, kāpēc tu negribi ēst, bet tās nedēļas ir mazas, un viņš vēl nav gatavs to darīt. Un varbūt kaut kāds 1,5 kilogramīgs cilvēks, kuri mums pēdējā laika tādi vairāk ir bijuši, kurš piedzimot tur savā 3/4 nedēļā, 1,5 kilograms, viņš elpo, viņš ēd, labi ņemās svarā, jūtās labi tur siltumu, un viņam pat nevajag viņu pārvest tālāk ārstēt uz slimnīcu, viņš iet uz mājaņām un aug ģimenes ārsta uzraudzībā. Un otra galējība, kad dažreiz blakus inkubātoru viņas guļ līdzīgas nedēļas, un tur ir 2,800, kurš neko nedara, jo viņš arī piedzima 3/4 nedēļā, un viņš vēl neko negrib darīt. Vecāki vienmēr jautā, kad mēs iesim mājās. Tās mazās nedēļas, jo visiem patīk kaut kādi konkrēti skaitļi, bet, diemžēl, ar priekšlaiku uz dzimušiem tu nekad nezini. Viņš var saņemties un pēc tie lielāki pēc dažām dienām aiziet mājās, un viņš vēl stacionārā pavadīt ilgu laiku. Bet apmēram, kad ir tās mazās nedēļas, tad es viņiem saku, ka tas organisms nevar izlaist kaut kādu attīstības posmiņu. Labi, viņš piedzima priekšlaicīgi, viņš tagad dzīvo ārpus puņča, bet viņam tik un tā ir jāiziet noteikti attīstības procesiņu, kas viņam jāiziet. Jāattīsta savas plaušiņas, jāattīsta nervu sistēma, gremošanas sistēma. Un tas viss būs apmēram ap to laiku, kad viņam bija jādzimst. Viens bišķiņ ātrāk, otrs bišķiņ vēlāk, bet tad tiem vecākiem ir vieglāk kaut kā iztēloties to kaut kādu plānu, kas viņu sagaida. Viņa, protams, nevar to visu līdz galam iztēlot, bet apmēram vismaz to laika periodu, tad viņa savā galvā jau paredzēs. Un mājās cilvēki dodās tad, kad teorētiski viņam, apmēram tie ir 2 kilogrami, bet, kā es teicu, šobrīd arī ir tādi teicamnieki, kuri arī zem 2 kilogrami dodās mājās, bet tas galvenais mērķis, lai viņš ēd pats un pieņēmās svarā, lai viņš elpo,
neaizmirstās, ka viņam jāelpo, viņam nevajag nekādu elpošanas palīgu, un lai viņš tur savu ķermeņa temperatūru nesalst, viņam nevajag nekādu palīdzību izņemot sedziņu un jaciņu. Viens punkts, ko man pateikt, ka tas ir par sarežģījumiem, un statistika saka, ka priekšlaicīgas dzemdības tas ir biežākais bērna mirstības iemesls bērniem līdz 5 gadu vecumam. Un tie sarežģījumi viņus var iedalīt pa 3 grupām. Tad tie pirmie ir neonatālie, ar ko tieši nodarbojās kā neonatologi. Tas ir respiratorais distress sindroms, atvērtais botālais vāds, asins izplūdumiņi galviņā, zarnu iekaisums kā nekrotizējošs enterokolīts, visādas infekcijas, anēmijas. Bet tā ir atsevišķa lielas lekcijas tēma, un mēs tur tā dziļi neiedziļinamies. Tad ir agrīnie, tad, kad bērniņi aug, un tie bieži vien ar actiņām saistīti tās problēmas, kaut kāds tonusa izmaiņas, barošanas, svara traucējumi, un, protams, ir velīnās, kas ir tālāk jau mācīšanas uzvedības traucējumi, nopietnāki redzes dzirdes traucējumi, cerebrālā trieka. Tā anēmija ir izliktā ar sarkano, jo tieši priekš ģimenes daktariem es gribēju pateikt, ka visiem priekšlaikus dzimušiem anēmijas profilakse ir jāsaņem dzelzs preparāti. Visi bērniņi, kas iet no nodaļas prom, viņiem tiek nozīmēts dzelzs preparātiņš. Tas nav domāts tāpēc, lai ārstētu anēmiju, kaut gan bieži vien viņiem ir tā anēmija, un mēs viņu ārstējam, bet ar citām devām, bet tā domāts tieši, lai profilakse, lai viņiem augot nerodās tā anēmija. Jo dzelzs rezerves veidojās pārsvarā tajos pēdējos trimestrī, pēdējās nedēļās. Un mūsu mērķis, lai viņš aug un viņam neizveidotos anēmija un no ārpuses dot to dzelzi. Un tāpēc, ja jūs ņemat viņam pirmajā mēnesīti, kad viņš atnāk pie jums, asinsainu un feritīnu, un jūs redzat, ka tur ir labs hemoglobins, uz to nevajag paļauties. Tik un tā viņam līdz 6 mēnešu vecumam korigētam ir jāsaņem dzelzs preparātiņš. Parasti tad mēs skatāmies to, kā viņš ēd, kad viņš sāk ēst gaļiņu, jo gaļa ir lielākais dzelzs avots, un tad lēnītēm atkarīgi no analīzēm tad atceļam to preparātu. Un jāatcerās, ka priekšlaikus dzimušiem ir piedzimstot parādās 2 vecumi. Pirmais vecums, tad tas ir tas faktiskais, kad viņam ir dzimšanas diena un kad viņš svin tur savu liek foršas bildītes Facebookā, ka viņam 1 mēnesis, 2, 3. Un otrs vecums ir korigētais. Tas ir tās nedēļas, chronologiskais vecums, minus tās nedēļas, kad viņam bija jāpiedzimst. Līdz 40. nedēļai tad mēs skaitām, kad viņš ir bērnu nodaļā tās nedēļas, kas šobrīd viņš piedzima 24 plus 6, paiet laiks viņam 32 plus 3. Tad apmēram tad mēs sagaidām, ko no viņa gaidīt, jo tā, piemēram, tā zīšana, rīšana sāk koordinēties ap 33. 34. nedēļu, tad var sākt piedāvāt viņu, mēģināt viņu barot, piemēram. Un chronologiskais vecums tālāk ir domāts tam, ka, kā es jau teicu, ka viņam jāiziet noteikti attīstības posmi. Un 3 mēnešīgi vecs bērniņš, kurš piedzima 24. nedēļā, nekad nedarīs to, kas darīs 3 mēnešīgais bērniņš, kas piedzima laikā, pat 3-6 nedēļās. Jo sanāk tie būs... Jo sanāk 24 plus 28, 32, 36, viņam būs 36 nedēļas. Tad viņam vēl īsti pat nebija jādzimst, ja? Mēs jau viņu vērtējam kā 3 mēnešīgi. Nu, tā nevar. Tas domāts, lai vērtēt viņa psihomotoru attīstību. Un tad psihomotoru attīstību mēs vērtējam tieši pēc tā korigētā vecuma. Ir pierādīts, ka tā attīstība 2 gadu vecumā apmēram izlīdzinās tiem, kuri ir
laikā dzimušie un priekšlaikus dzimušie. Tāpēc korigētais vecums ir līdz apmēram 2 gadiņiem. Laiž bērnu no pusotra gada vecuma, viņam tiks koriģēts, viņš tā kā būs atpalicis, sanāk, tādā kā formatīvā ziņā. Pieņemsim, un būs tikai gadiņš. Ir starpība. Ir starpība, un līdz ar to, bet, jā. Protams, bieži vien tie, kuri nāk follow-upā un viņi stāsta, viņi ļoti reti, kurš laiž bērniņu pusotra gada vecumā. Viņi kaut kā mēģinas. Tur arī jau skatās pēc tā, kā tas bērniņš ir gatavs, kāda situācija ir ģimenē. Viņš noteikti staigās, runās, vecāki jau droši vien būs iemācījuši viņu kaut ko ēst arī pašam, bet tajā vecumā jau vairāk skatās pēc tā bērniņa gatavības un kā vecāki var tikt ar to situāciju galā. Un Bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā ir tāda follow-up dinamiska novērošanas programma, kur tiek novēroti bērniņi, priekšlaikus dzimušie bērniņi līdz 3,5 gestācijas nedēļā. Ir noteikti vizītes laiki, kad viņi pie mums nāk, kur mēs vērtējam arī tieši to psihomotoru attīstību, ja vai kaut kādus konsultantus pieaicinam. Un ja jums liekas, ka kāds no jūsu radiem paziņām vai pacientiem ir netika uz to grupiņu, tad jūs droši varat pieteikties pa to telefonu. Paldies par uzmanību!